viņi iet absolūti kopā. Stipra Eiropa ar stipru aizsardzības industriju tikai stiprinās NATO. Pirms vairākiem gadiem Francijas prezidents Makrons runāja par strateģisko autonomiju. Un sākotnēji, es zinu viņa domu, jo es viņu daudz esmu par šo diskutējis, gan, atklāti, gan privāti ar viņu. Viņam tā doma bija ar tādu jūtāmu, labāk bez tās Amerikas iztiksim. Tas tagad ir, protams, arī viņa argumentācijā, tas ir izmainījies, un tur ir arī daudz, stundas pavadītas, lai palīdzētu nodrošināt, ka tā doma tiešām attīstās, kad viņš jau arī tagad skaidri saka, stipra Eiropa kā komplements Savienotajām valstīm padarīs vēl stiprāku NATO. Un šī tā pareizā konstrukcija. Ir skaidrs, un tas nav atkarīgs no tā, kurš būs Amerikas prezidents, Savienotās valstis loģiski gribētu, ka Eiropa un sagaida, ka Eiropa lielā mērā pati finansē savu aizsardzību. Kāpēc? Jo Eiropas Savienība ir gana bagāta. Mēs varam atļauties. Mums ir tehnoloģiskā attīstība, mums ir industrija kā tāda, mums vienkārši tur vajag resursus veltīt. Un tas varētu padarīt Eiropas un Savienoto valstu attiecības vienlīdzīgākas, jo mēs visu laiku sagaidām, ka tie amerikāņi būs, un paldies Dievam viņa ir, bet arī jāpadomā arī no viņa viedokļa. Kāpēc tad viņiem būtu tas galvenais finansējums jāsniedz? Vismaz, lai viņš būtu proporcionāli līdzīgs. Un tas ir tas, uz ko mums ir jāiet, mums ir jāargumentē arī ar savu priekšzīmi. Mēs esam pie 3, mēs nonāksim pie kaut kur 3,5%, varbūt nākotnē pat līdz 4%, tas ir vēl atvērts jautājums no IKP, ko mēs ilgstoši ieguldīsim savā drošībā un aizsardzībā, ar argumentu, ka pārējās Eiropas valstis arī šo varētu darīt. Ja mēs visi ieguldītu kaut vai 2%, nemaz nevien pat 3%, mums jau faktiski pietikt. Un tad mums Savienotās valstis kā komplements, kas palīdz veidot visu NATO, to koordinēto struktūru, tas ir ļoti svarīgi. Bet, ka tie aktīvi, ieroču sistēmas un tā tālāk, ka tās būtu Eiropas finansētas. Un es nesaku, kad būtu katram ierocim jābūt Eiropā ražotam. Tur gan mums vajag skatīties, kas ir vispiemērotākā sistēma konkrētai vajadzībai. Un mēs Latvijā redzam, ka mums ir no Amerikas Savienotām valstīm ļoti labas ieroču sistēmas. Tagad mēs gaisa aizsardzību no Vācijas iepērkam. Mums ir jāskatās, kas mūsu vajadzībām ir tas vislabākais. Un kas mums ir svarīgi, ir turpināt attīstīt pašu Latvijas industriju. Kad es kļuvu par premjeru 19. gadā, mūsu aizsardzības industrija bija, mēs bijām ļoti naski un mēs labas uniformas gatavojam, arī pārtika. Tagad jau mums ir munīcija, vēl ir maz kalibri, bet tas arī attīstīsies. Mums ir drona rūpniecība, jau 2 gana lieli un nopietni drona ražotāji, kur ir lielas investīcijas ienākušas, un veseli virkni tādi mazāki, no kuriem arī vairāki izaugs. Tātad mums, jo vairāk, mēs taču bruņumašīnas Latvijā arī taču ražojam. Mums Valmierā tagad top gatava jauna ražotne. Es biju Somijā, Patrijā. To, ko būvē Valmierā, tas ir praktiski tādā pašā izmērā, kā galvenā rūpnīca Somijā. Tas ir pilna rūpnīca. Un šis viss nozīmē, ka tas ir iedzīvotāju nodokļu nauda, kas iet aizsardzībai. Aizvien pieaugoša daļa paliks tepat Latvijā. Pērkot sistēmas, kas Latvijā ir ražotas, tas ir Latvijā darbspēks, nodokļu un tā tālāk. Tātad mums vajag Latvijas industriju kāpināt, mums vajag, ka Eiropā industrija kāpinās, bet mums nevajag atteikties, iepirkt pēc vajadzības arī no citurienes. Un tas jau ir tas spēks, kas ir NATO. Mums ir ļoti milzu industriālā bāze starp Ziemeļameriku un visu Eiropu, ka tur, kur izvēlēties, būs arī nākotnē. Tātad ir jāsadarbojās. Stipra Eiropa padarīs NATO tikai spēcīgāk.